Tagad mēs lasīsim grāmatu, kur ir mana vārde. Kur ir mana vārde? Tu esi gatavs lasīt šo grāmatu? Ja? Kur ir mana vārde? Šodien tēvs un es dodamies makšķerēt. Mamma mums iepakoja mūsu pusdienas, un es iepakoju manu vārdi. Viņi brauc makšķerēt. Viņi droši vien brauc uz vienu dīķi kaut kur makšķerēt. Jā, es braucu ar viņu zilo mašīnu. Tēvs nedomāja, ka ir laba ideja ņemt vārdi līdzi. Bet es teicu, lai viņš nebēdājās. Kad mēs izlecām ārā kad mēs izkāpām pie ezera, vārde izleca ārā no mašīnas. Ak vai, kur palika vārde? Vai te ir vārde? Nē, paskatīt vienu pelīti. Tur viņi ir piebraukuši, un viņi paskatās šeit, vai vārde tur ir. Nē, tur apakšā ir viena pelīti. Viena pelīti, iedomājies. Vai vārde slēpjās baļķī? Nē, tur lapsa slēpjās. Un tur mēs jau esam sen norāvuši to pārsegi tam baļķim. Tātad mēs jau redzam, ka vārde tur neslēpjās. Lapsa, baļķī. Un tur tēvs sēž uz tā baļķa. Vai vārde slēpjās zālēs? Nē, vārde tur neslēpjās. Tur viens bruņu rupucis slēpjās. Un mēs nesen esam konstatējuši, ka tur ir bruņurupuči Latvijā, bet tur nav daudz. Vai vārde ir kokā? Kur ir vārde? Vai vārde ir kokā? Tas ir puisīts. Vai vārde ir šeit kokā? Nē, ir pūce. Ko pūce saka? Atkal. Mēs visu laiku par pūcēm šeit. Pūce ir tajā kokā. Vai vārde ir zem akmens? Vai viņi tur ir? Nē, tur ir zirneklis zem akmens. Zirneklis slēpjās zem akmens. Vai tur ir kāds zirneklis mūsu mājā? Nē, nav. Kur ir vārde? Vai vārde ir te? Vai vārde ir teltī? Nē, nav vārdes. Tas ir viens jenots, jeb rakūns. Viens jenots slēpjās teltī. Un tēvs tur atlaižās. Vai vārde slēpjās alā? Nē, nav vārdes. Ir viens liels lācis. Un tā ir pūce. Un tas ir suns un lapsa un tele. Un tas ir akmens un krūms. Un tur ir tā ala. Vai vārde tur slēpjās? Nē, ir lācis. Vai tēvs saka, vai vārde slēpjās aiz krūma? Nē, ir mazais puisīts. Viņš slēpjās aiz krūma. Viņš gan ir tāds joka Pēters, kad mazais puisīts slēpjās tur aiz krūma. Tā nav nekāda vārde. Vai vārde slēpjās zem ūdenzālēm? Jā, tur ir vārde. Un nav tikai viena vārde. Zem tām ūdens rozēm tur ir vairākas vārdes. Tur ir kāds 7 vārdes. Tēvs teica, kā tu zini, kur vārde ir tava vārde? Un suns arī tā skatās. Es teicu, tēt, neesi jocīgs. Protams, es zinu, kura vārde ir mana vārde. Tas ir, kāpēc viņš ir mana vārde. Tas ir, kāpēc viņa ir mana vārde. Un tā bija grāmata, kur ir mana vārde.